šodien savā starpā sacentīsies Futbola klubs Liepāja un Valmieras futbola klubs. Tikmēr karstasinīgākie, uzticamākie Liepājas futbola fani ir ieradušies Daugavas stadiona rezerves laukumā. Laikam, jāsaka, pret viņu vismazākās pretenzijas šajā sezonā bija pamanāms Žeremijs Klemente. Bīstam epizode! Un gols! Lūk, arī noslēdz tāds kārtīgs Valmieras sākuma spiediens ar gūtiem vārtiem mača 8. minūtē. Uz brīdi šķiet, ka Vladislavs Lazarevs jau fiksējis ir bumbu, tomēr sitiens bija gana spēcīgs. Paskatīsimies vēlreiz, Klemente. Jā, šeit varētu pat teikt nedaudz neveiksmīga epizoda vārtsargam. Centās Lazarevs nevis atsist, bet tvert bumbu. Bija jau daļai pat nofiksējis, tomēr bumba izspurdza ārā no roka. Klemente nedaudz atvirzījies uz labo flangu. Klemente. Sitiens bloķēts. Tiek pie sitieniem. Pārāk vaļīgi darbojās liepainieki tagad aizsardzībā. Vēl viena epizode veidojās. Un garām vārtiem. Valmieras puses. Centrējums. Otrajā stāvā saimnieko tagad valmierieši. Jāskrien atpakaļ. Vairāk aizsargi tur aizkavējušies uzbrukumā. Klemente. Klemente uzvar šajā divciņā uz brīdi. Seko sitiens, seko, vēl viens bloķēts. Otrais Vilnis. Klemente. Saņem atpakaļ piespēli Klemente. Un šeit ļoti labi iespēja noslēgt šo centrējumu. Bet nedaudz pietrūkst Džibrilam Gejam, lai panāk 2-0. Klemente. Karmani. Arī Valmieras līdzjutējiem pazīstams spēlētājs. Klemente. Var uzsist, tā arī dara, bet pagalām neprecīzs. Tur gan Džibrils Gejs nedaudz pārmet. Klementem, ka varēja arī dot piespēli nedaudz uz laukumu dziļumu, uz soda laukumu līnijas piespēli. Un Klemente, atkal brīvs Klemente. Daudz brīvas zonas Klementem. Sitiens stojā vārds stūrī, laba epizode, labs sitiens. Liepājā, Baltijas kausa izcīņā. Spēle notiks 8. jūnijā, šeit pārkāpums. Un arī pirmais brīdinājums. Džibrils Gejs. Lūk, arī šī epizode. Asi nospēlē Muhamadu Dijaus. Gopildieši palika mazākumā, un tas zināmā mērā arī salauz spēli. Pasmies, ko valmierieši tagad izveidos. Audas krīzi, un mēs pat pasīsimies, ko beigsies Klementes epizode. Sitiens! Gols! Klemente aktīvs, pamanāms, ko neizdevās viņam iepriekšējā mačā. To panāk viņš šodien un panāk 33. minūtē 2-0. Savainojums fiksēts. Kruglaušs redzējām kārtojumā šī epizode. Apspēlē mājinieku aizsardzību un ar tādu apvedošu skaistu sitienu panāk 2-0. Tā kā, absolūti šeit gan mēs vārdsargam neko nevaram pārmest. Un apmēram tāda, ka mēs varam runāt par vadošo četrnieku un sešnieku. Vēl viena epizode, sitiens. Varēja veidoties tāds pretuzbrukums 2-3. Korobenko tā taktiski gudri pārkāpa. Klemente, Klemente ne tikai uzbrukumā pamanāms. Pa labo malu tagad uzbrukums. Šeit var arī būt brīdinājums. Tā arī notiek. Brīdinājums fiksēts, pelnīts.
Apturēts bīstams uzbrukums. Darīt. Otrais brīdinājums. Mohamadu Diavs saņem otro brīdinājumu. Jā, viņam jau viens bija, tad otrais brīdinājums un sarkanā kārtīte. Pievienoties uzbrukuma grupas spēlētājiem. Garlaicīgi viņam aizsardzībā paliek. Tā, tur aicina uzreiz laukumā medicīnas personālu. Ļoti ātri norēģē spēles tiesnesis. Šajā epizodē Šeiks Dioufs. Jā, tāds kārtīgs knockdowns šajā epizodē. Silts Liepājā. Uzbrukums apturēts. Liepājnieki pat brīdinājums fiksēts, jā. Fiksēts pārkāpums. Paskatīsimies, vai viņi kaut ko izdomās, mēģinās mainīt spēles gaitu un lauzīs cīņas gaitu. 0-3. Tomēr jau man sanāk pateikt, kad jau otrajā minūtē, otrajā puslaikā situācija priekšlaukuma saimniekiem paliek vēl krietni sarežģītāka un rezultāts kļūst jau 3-0. Faktiski jau pirmais uzbrukums, ja spēle soda laukumā un bez īstas pretestības Džibrils Gejs. Vaiga informācija tāda, kad Valmierai nav atgriezti ne šie 3 punkti, ne arī dalība Eirokausos. Ko Liepā izveidos? Vienā no retajiem uzbrukumiem, kā ir manīs sitiens, viens no retajiem sitieniem pa dāvjoši sargātajiem vārtiem. Arī izbrauciena nedēļas laikā. Pat šeit bumba pie Vladislava Lazareva. Liepājā, lai nav divreiz visā laika sprīdī jāveic šis, teiksim tā, garais straugoties, lūk arī pārkāpumu brīdis. Lukas Vapne. Viltīgi. Gribēja pārsteigt gan vārdsargu, gan aizsardzību. Pastīmies vēlreiz, sieniņi nebija īpaši, tiksim tā, kvalitatīvā. Pēdējās 2 spēlēs tāds priekš Liepājas līdzjūtējiem tāds neliels cerības stariņš. Varbūt tagad kaut ko izveidos mainieku. Jā, varētu teikt, ka 86. minūtē pirmā reālā iespēja futbola klubam Liepāja. Un atskan galvenā tiesneša Aleksandra Anufrieva signāls, kad šī 15. kārtas spēle ir noslēgusies. Futbola klubs Liepāja, Valmieras futbola klubs 0-3.